Biosāna uzņēmums tika dibināts 1992. gadā, un tas bija dibināts Mikrobioloģijas institūtā zinātnieku un VF speciālistus grupā, kura bija zinātnieki, inženieri, speciālisti mikrobioloģijas, bioloģijas un dažas laboratorijas. Un tieši tādēļ, ka mūsu vadītāji un mūsu dibinātāji bija cilvēki, kuri zina, ko vajag laboratorijai, mums rodas dažas iekārtas, kuras ir nepieciešamas jebkurā dienā, jebkura laboratorija, kura saistīta ar bioloģiju, mikrobioloģiju vai medicīnu. Galvenokārt visu mūsu aparatūra nosaukums ir tā pāraugu sagatavošanai. Mēs neveicam kaut kādas analīzes, bet tieši pāraugu sagatavošanai, asins analīzes sagatavošanai, urīna analīzes sagatavošanai, krātītāji, šeikeri, rotātori. Un ir varianti, kā no pāraugu sagatavošanas rodas analīžu rezultāts. Un ja pāraugu sagatavošana būs nekorekta, to vislielākā kļūda, apmēram 40%, iet tieši no pāraugu sagatavošanas. Tādēļ mūsu iekārtas ir ļoti svarīgas, jebkura laboratorija, un ļoti noderīgas. Un lūk informācija par iekārtu, ko izstrādājuši un izgatavojuši uzņēmumu Biosāna zinātnieki. Tā ir noderīga jebkurā mājā. Mums ir viena iekārta, kura domāta jebkurai ģimenei, jebkuram cilvēkam. Tā ir gaisa recirkulators, baktericides gaisa recirkulators, kurš ir derīgs tieši ziemas periodā, ka ļoti daudz izplatā vīrusu un baktēriju daudzums, un cilvēki, diemžēl, slimo. Un tas aparāts ir ļoti labs ģimenes ārstu praksei, kosmetiskiem saloniem, frizitāvam. Tā ir ļoti populāra, ļoti daudz slimnīcas, gan operācijas zāles, gan maza telpiņā. Un, piemēram, ņemsim to ģimenes praksē. Cilvēki sēž rindā, diemžēl, ka viņam ir iesnas vai klēpus, un, protams, ka mikrobu daudzums gaisa ir ļoti bīstams. Un tādēļ tas gaisa recirkulators darbojas ikdienas, un cilvēkam tā kvarts lampa, kā agrāk saucat, viņa nestaro, un viss tas ultraviolets paliek metaliskā korpusā, un recirkulē tikai gaiss. Un gaiss attirās no visam tam piemaisiem, no baktērijiem. Tas maksā 155 lati plus PVN. Un mēs ražojam divi varianti. Tas būs piesienas variants un variants ar statīvu. Nākotnē uzņēmums Biosāna plāno palielināt ražošanu. Tādēļ pat labāk ir izstrādāts projekts jaunai rūpnīcai – bioinženierijas centram. Mīļi skatītāji! Biosāna ir atvērta kompānija, un mēs gaidām jums katru dienu. Laipni lūdzām!